Es tajā dzīvoju. Atkal vairs priekškars, zāle ieslīgs tumsā un sāks izrāde. Tā Dobeles bērnu un jauniešu centra teātris Pitons darbojas jau 25 gadus, nesot Dobeles vārdu nevien tālojas novada, bet arī Latvijas robežām. Šoreiz gan viss ir mazliet citādāk. Skatītāji rindās sēž kādreizējie pitonieši un iespējams šī būs pēdējā teātra studijas Pitons iestudētā izrāde. Nemāku jums atbildēt. Šobrīd esmu parakstījusi likvidācijas papīrus, un tad jau redzēsim. Līdz 31. augustam ir jāizšķirās šim jautājumam. Pēc šopavasar pieņemtā lēmuma par Dobeles bērnu un jauniešu centra likvidāciju neskaidra ir arī teātra studijas Pitons nākotne. Pirms 3 gadiem vietējie politiķi teātri atstāja bez savas mājvietas, bet tagad to iecerēts pārveidot par Dobeles amatniecības vidusskolas teātra pulciņu. Lai jūs rastos vairāk dzīves prieka, jūs tiekat pieslēgti pie strāvas. Laba reakcija būs patīkami, slikta reakcija. Pirmā teātra direktore atceras, ka savulaik saredzējuši šeit perspektīvu un centusies kopīgiem spēkiem balstīt jaundzimušo teātri. Tas arī izdevies, bet mūsdienās nolēmts spērt milzu soli atpakaļ. Varbūt pašā sākumā nē, bet tad, kad es redzēju, kā Velga strādā, un viņa patiešām strādā, tad es sapratu, ka jā, ka tas varētu būt. Jā, un tāpēc arī līdzekļus mēs netaupījām nevienai izrādē, kamēr es tur strādāju, un tad arī sākās festivāli, un pirmais festivāls, uz kuru mēs braucām, bija Koknese teātra festivāls, un pēc tam sākās Pitona festivāli pie mums Dobelē. Tā ir Velgas ideja, un kamēr es tur strādāju, tikmēr es viņu arī balstīju. Kā jums šķiet, vai tas ir, kāpēc šis rezultāts ir tāds, tik nezināms ar daudzām jautājumu zīmēm, vai tā ir politiska izšķiršanās, ja tas ir kas? Ziniet, grūti spriest. Man kaut kā liekas, ka zemgalieši ir tādos dziļos zemgales mālos, ja, un te tā brišana ir diezgan smaga. Un diezgan smagi ir arī mākslē vispār Dobelē, ja tā runājam. Jā, kaut kā ļoti, ļoti lēnām un kaut kā ļoti sevi jāpierāda. Un pat, ja tu esi pierādījis, tu vēl nezini, kāds būs rezultāts. Kādreizējie studijas dalībnieki, no kuriem šodien daudz jau paši ir aktieri un režisori, atzīst, ka tas nav viens un tas pats. Tā ir skola, tā ir ikdiena. Mēs šeit mācāmies, mums ir tādi un tādi priekšmeti, bet aiziet uz teātri, tas jau ir cits līmenis, tā jau ir māksla, tas ir kaut kas cits, un to nevar savienot. Protams, ir ļoti daudz Latvijā, kur ir skolu teātri, tas jau nevar teikt, ka tas ir slikti, bet ja Dobelē ir šāda iespēja un var Dobelē būt gan teātris, gan arī izglītības iestāde, man šķiet, ka tas ir jāizmanto. Arī domas priekšsēdētāja vietnieks atzīst, ka tas ir solis atpakaļ, tomēr tā esot bijusi ekonomiski izšķiršanās. Principā jā, jo jāsaprot tas, ka tā ir interešu izglītība, un kad tā nav nekāda profesionālā izglītība, bet interešu izglītība, kurā mēs varam ielikt finansējumu tik, cik mēs to varam. Tas ir atkarīgs no valsts finansējuma un, protams, no pašvaldības. Kā jums šodien šķiet, vai šis lēmums likvidēt bērnu jauniešu centru un līdz ar to arī teātra studiju Pitons bija politisks jeb ekonomisks? Tas bija drīzāk ekonomisks. Tāpēc, ka saprotiet, uzturēt iestādi ar 5,8 pedagogiem, tas ir pēc normatīvu. Tas, manuprāt, nav īpaši racionāli, kur ir jāuztur gan telpas, gan jāmaksā administrācija algas un tā tālāk un tā joprojām. Bet ja Velgas kundze atteiksies no šīs teātra pulciņa vadīšanas, jo viņi tomēr grib visu darīt tā pa īstam, dziļi un pamatīgi, vai ir jūsu redzeslokā cits cilvēks, kurš to varētu darīt? Mums ir skolas un mums ir kultūras nami, kuros mums darbojās arī tāpat tās bērnu teātri.